Un kas būtu tavi ieteikumi uzņēmumiem, kur vēlas veidot un ražot savu produkciju vidē draudzīgāk? Droši vien pirmais uzdevums būtu saprast, kas tad vispār ir tie materiāli, kas uzņēmumā tiek izmantot, ja, no kurienes viņi nāk, kāda viņu ir izcelsme, kāds viņu sastāvs. Ja. Tas pats, lai izskaustu dažādas šīs bīstamās toksiskās vielas, ja, kāda ir kaut kāda varbūt arī certifikāta apliecinājuma par to, kas parāda to, ka šie produkti ir cilvēkam videi veselīgi draudzīgi. Ja. Skatīties, kādā veidā mēs veidojam pašu dizainu, pašam produktam, lai mēs viņu visā dzīves ciklā varētu uzskatīt par vidē draudzīgu. Nevis tikai pašā ražošanā, bet arī pēc tam, kas tad notiek ar to produktu, kad cilvēks viņu ir nopircis, vai cits uzņēmums ir viņu nopircis, ja, kā viņi izmanto tālāk, vai viņu pēc tam var pārstrādāt, vai viņu pēc tam var atgriezt atpakaļ ekonomikā apritē. Ja. Tie būtu tādi uzdevumi, kas katram uzņēmumam būtu jāveic, skatoties uz visu šo produkta mūžu. Ja. Principā uzņēmumiem jau šobrīd, ja mēs skatāmies tas, ko uzņēmumi sāk darīt un ko viņi dara, tad es gribētu teikt, ka pirmkārt jātaisa savs iekšējais audits, un daudz arī to šobrīd jau dara. Izvērtē, skatās, ja mēs runājam par šo ekodizaina stratēģiju, ko tas nozīmē, ka sākotnēji ir šīs 5 posmi, kur katrā posmā skatās, un pirmais posms visā šajā procesā ir tāds, ka izvērtē, kur iepakojums ir varbūt par daudz, kur viņu var samazināt, bet pirmkārt mazināt iepakojumu tur, kur tas neietekmē produktu kvalitāti. Noteikti sarunāties savā starpā un mācīties, tāpēc, ka joprojām ir lietas, ko mēs nezinām. Mēs pamaz sarunājamies savā starpā, arī tādā uzņēmuma līmenī. Un es domāju, ka ja šī savstarpējā sadarbība un sinerģija veidotos starp uzņēmumiem, ne tikai tiem, kas ražo, vai tie, kas tirgo, vai tie, kas pārstrādā, bet kopā visiem, tad es domāju, ka varētu ļoti labs rezultāts sanākt. Un, manuprāt, arī nevalstiskais sektors, kas šobrīd diezgan daudz par šiem jautājumiem runā, viņi dara ļoti labu darbu, tāpēc, ka viņi pievērš šo uzmanību, un tas attiecīgi veicina domāšanu, un arī visas šīs iniciatīvas, kas ir gan saistītas ar ilgtspēju, gan arī visi šie ESG reporti, kas uzņēmumiem jāsniedz. Tas jau, manuprāt, šobrīd ir veicinājis daudz lietu attīstību uzņēmumos. Sekot, protams, visiem vides tīrības un vides sakārtošanas faktoriem savā ražošanas procesā, lai netiktu piesārņot apkārtējā vide, lai ražošanas process būtu videi draudzīgs, izmantot zaļāku enerģiju, kur tas ir iespējams. Protams, vispirms izpētīt, ko dara pārējie, teiksim, konkurenti. Bet tajā pašā laikā, manuprāt, ir vērtīgas tā sauc par tādām sentimenta analīzēm, kur mēs varam analizēt, teiksim, kā uzņēmums komunicē par ilgtspējīgiem jautājumiem sociālajos tīklos un mājaslapās un citos kanālos. Un tur zīmols var izpētīt, vai tas tiek uztverts pozitīvi vai negatīvi no klientu viedokļa, un pēc tam ir, manuprāt, vērts uzdot jautājumus pašiem klientiem. Vai viņiem interesētu iegādāties kaut ko, kas ir ilgtspējīgāks, vai viņiem nebūtu nekas pretī, ja tās izmaksas būtu mazliet augstākas apmaiņā pret to, ka tas produkts ir vērtīgāks no ilgtspējības un veselības viedokļa. Tā kā, manuprāt, tas ir tāds kopdarbs, kur uzņēmumam ir jāuzņemās iniciatīva, lai ieviestu šādas risinājumus, bet tai pašā laikā ir jānoskaidro arī klientu viedoklis par to, vai tas vispār būtu aktuāli un viņiem svarīgi. Vienmēr var atrast risinājumus kaut vai ar iepakojumu vai attiecīgi šobrīd piedāvātajām citām iespējām, kā zaļā enerģija un vispārējais. Un zinu, ka ļoti daudz uzņēmumu tiešām iet uz to mērķi, ka dzīvo pilnīgi, mēģina ražot visu pilnībā dabai draudzīgi. Mēs arī cenšamies to darīt arvien vairāk un vairāk. Tā kā svarīgākais ieteikums ir nebaidīties un vienkārši sākt ar kaut ko. Mans būtiskākais ieteikums būtu neapstāties tikai pie paziņošanas, ka uzņēmums ir zaļš un ilgtspējīgs un domā par šīm lietām, bet veikt arī un darīt reālas lietas. Tātad parādīt ar saviem darbiem un arī ar savas komandas, savas iekšējās informētības, darbinieku izglītošanas un informēšanas, lai ikvienam pilnīgi visos līmeņos uzņēmumiem ir skaidrs, kādēļ mēs to darām.
būtu jāskatās uz šo ilgtspējības rādītāju. Visā pasaulē, tātad Apvienoto Nāciju organizācija ir izstrādājuši šos 17 ilgtspējīgās attīstības mērķus, un uzņēmumi, kas sevi augstu vērtē, tad arī noteikti jau liek to savā uzdevumā, savos mērķos iekšā. Tas nozīmē, ka skatīties uz to, kādi šie produkti būs, cik ir elastīga ražošana, jo pieprasījums šobrīd ļoti strauji mainās, un tad, ja mums ir ražošana, kur mēs šo preci kaut vai kaut kādu modeli vai vēl kaut ko nevaram pamainīt, vai varbūt sākt kaut ko vēl bišķiņ papildus ražot vai samazināt, tad, protams, ir daudz grūtāk. Un šeit ir ļoti svarīgi, lai uzņēmumā būtu tā saucamās zaļās darbvietas. Tāds gan jauns jēdziens, bet tas nozīmē to, ka ne obligāti tas ir vides aizsardzības speciālists ar speciālo izglītību. Tas varbūt ir speciālists, kas vairāk piedomā pie šiem aspektiem, kas ir ilgtspējas aspekti, un mēģina iestrādāt arī uzņēmuma, teiksim, tai stratēģijā un redzējumā. Un līdz ar to viņš pavilks pārējos cilvēkus ar līdzi tā domāt.